Ir atkal jauna diena un turpinām lasīt psalmus. Jā. Pateikšos un paldies, Tēvs, paldies, ka ir atkal jauna diena. Jā, paldies, ka mēs varam tā dienas skaitīt, ka mēs gudras sirdis dabūjam, ka Tu mūs māci tā. Un paldies, ka katrā dienā, kurā mēs lasam Tavu vārdu, ka tas ir arī veids, kādā mēs dabūjam šīs gudrās sirdis un mācoties no Tavām gudrībām. Jā, mēs varam vienīgi lūgt, jā, lai svētais gars Tu un pats esi tas, kas atklāja Dieva vārdu. Jā, atver to mūsu sirdīs, iesakņo. Jā, mēs lūdzam, svētais gars, ka Tu esi ar mums, kamēr mēs lasam, jā, Tavu vārdu, ka Tu vari lasīt mūs, un nav neviena cita tāda vārda, kurš ir nosaukts par dzīvu, Dieva iedvestu, mūsu radītāja iedvestu, un jā, es lūdzu, svētais gars, ka Tu atrais mūsu prieku, tādu sajūsmu par šo vārdu, par kaut ko tik ļoti unikālu, kas mums ir atstāts, un kurā mēs varam atrast visas atbildes, un ka tas ir vārds ar spēku, kas nav vienkārši vārds, ka kā Tu, Tēvs, mums pasniedz roku caur savu vārdu, un ka Tu neko labu no mums neatturi. Jā, lai nāk tāda uzticēšanās, jā, nevis par to, ka mēs dzirdēsim, bet ka Tu runā, jā, ka Tu runā, lai mūsu uzticēšanās ir tajā aspektā, nevis, ka mēs dzirdēsim un kā mēs tur dzirdēsim un jā, bet ka Dievs runā, ka Viņš runā, jā, un lai tā uzticība ir tajā, ka Viņš runā. Es domāju, arī mums ar to dzirdēšanu tad arī nebūtu tādas problēmas. Es esmu pārliecināta, ka Dievs runā katrā no mūsu dzīvēm, jā. 72. psalms, lūkšana par ķēniņu, kas uzkāpa savā tronī. Salmana dziesma. Dievs piešķir savu taisnīgo tiesneša spēju ķēniņam un savu taisnīgumu ķēniņa dēlam, lai viņš tiesā tavu tautu taisnībā un tavus mazos ļaudis pēc tiesas, lai kalni nes tautai mieru un pakalni taisnību, lai viņš nodrošina taisnu tiesu bēdīgajiem un nospiestajiem tautā, lai viņš gādā taisnību nabadzīgajiem, lai viņš satriec apspiedējus. Lai viņš dzīvo tik ilgi, kamēr saule staro un mēnesis spīd no paaudzes uz paudzi, lai viņš nolaižas lejup kā lietus uz nopļautām pļavām, kā lietus gāze, kas zemi slacina. Lai viņa laikā zeļ taisnīgais un pastāv liels miers, kamēr mēnesis vairs nespīdēs, lai viņš valda no jūras līdz jūrai un no Eifrates upes līdz pat zemes galiem. Viņa priekšā, lai noliecas tūkstnešu tautas, un viņa ienaidnieki, lai laiza pīšļus. Taršišas ķēniņi, un jūras salu ķēniņi, lai nes dāvanas. Sabas un šebas ķēniņi, lai dod nodevas. Viņa priekšā, lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas, lai viņam kalpo. Jo viņš glābs nabagu, kas kliedz, cietēju un bēdīgo, kam nav palīga. Un viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm. No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles, un viņu asinis būs dārgas viņa acīs. Viņš dzīvos, un viņam dos sabas zeltu. Un lai ļaudis aizlūdz par viņu vienmēr ar vienu, lai viņu svētī. Zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem, augļu koki viļņos kā Libanona meži, un viņa tauta, kas mīt pilsētā, lai zied, zeļ un zaļo kā zāle virs zemes.
Viņa vārds, lai paliek mūžīgi, kamēr saule spīd, lai ir dzīves viņa vārds, un viņā, lai svētība rod visas tautas, lai viņu laimīgas sveic visas zemes ciltis. Slavēts, lai ir Dievs, tas kungs, Izraēla Dievs, kas vienīgais dara brīnums, lai mūžīgi slavēts viņa godības vārds, un viņa godība, lai piepilda visu zemi. Āmen, āmen. Še beidzas Dāvida Isaija dēla lūgšanas. Jā, viņa vārds, lai paliek viņa vārds. Jā, viņa vārds, lai paliek mūžīgi, kamēr saule spīd, lai dzīves viņa vārds, un viņā, lai svētība rod visas tautas, lai viņu laimīgas sveic visas zemes ciltis. Slavēts, lai ir Dievs, tas kungs, Izraēla Dievs, kas vienīgais dara brīnums, lai mūžīgi slavēts viņa godības vārds, un viņa godība, lai piepilda visu zemi. Āmen, āmen. Jā, Tēvs, lai slavēts ir tavs vārds, tu izvēlējies nonākt uz zemi tieši Izrēlā, tu izvēlējies par tādu vietu un šo necilo tautiņu speciāli, lai pagodinātos, lai visi redzētu, ka tu esi Dievs, un tas mazais zemes pleķīts vienkārši tur stāv un ir, un tava roka ir nemainīga pār Izraēla zemi. Un jā, tava svētība aiziet pār visām zemēm. Paldies, Tēvs, ka mēs arī varam būt pie tevis, un jā, ka tu esi varens, tu esi vienīgais, kurš dara brīnums, tu esi vienīgais, kurš dziedina. Pie tevis ir tavs gars, ir tas, kurš vienīgais to dara, jā. Svētais gars, jā. Jā, pēc es lūdzos, lai jebkas, kas attur mūs no svētā gara, jebkas, jā, ka es jau nedzirdu vai kaut kas tāds, bet es lūdzos, ka tas tiek pavērsts ko savādāk, tā kā tādā virzienā atkal prom no mums, bet uz Dievu, tā kā tādā ticībā, ka viņš runā, un tu dzirdēsi, un viņš runās tā, kā tu sapratīsi, viņš runās tā, kā tu dzirdēsi. Un, jā, es lūdzos, Tēvs, ka tu arī tā runā, ka tu nespēlē ar mums nekādas spēlītas, mistērijas un mistikas. Tu runā uz saviem bērniem skaidrā valodā, un es lūdzos, ka katrs no mums var tā kā palikt mierā un tā kā uzticēties tev un zināt, ka tu runā uz saviem bērniem tā, kā mēs sadzirdam, tā kā mēs saprotam. Īpatnēji tu esi mūs katru radījis, tu jau zini, kā tu mūs esi radījis. Un, jā, vienīgais var lūgties, ka mēs kā tavi bērni varam uzticēties un paļauties un zināt, jā, ka tu neesi pret mums, tu esi par mums, mēs varam griezties pie tevis. Mums ir šī samaksa, ka Jēzus ir samaksājis, un ka tajā samaksā mums vienkārši ir viss, jebkas, ko tu domā, vienkārši jebkāda ķībele, jebkāds tavs grēks, jebkāda neizdošanās. Ir šī samaksa, ir Jēzus vārds, kuru mēs varam lietot, un tas ir tik bezpieņēmīgi, tas lieto šo vārdu. Un mēs varam vienmēr lūgt, Tēvs, vērs par labu visas šīs situācijas, jā, kādas ir, un katru šo mīlestības iztrūkumu, katru grēka darbu, kuru esam veikuši vai mēs, vai kas ir veikts pret mums, katru nepilnību, vērs par labu, Tēvs. Un, jā, paldies, ka mums ir pieeja pie tevis un pie tava gara, ka viņš ir mūsu aizstāvs, viņš mūs vada, un mēs sakam, jā, svētajam garam, un jā, mēs tevi gribam, palīdzi mums, stiprini mums, dod mums savu spēku, vadi mūs. Šeit mēs esam, jā. Jā, es lūdzu, svētais gars, ka tu vadi katru vienu, ka tu apklāji, ka tu iepriecini, ka tu atkal ved tālāk, solīti pa solītim. Jā, ka tu ved kādās jaunās lietās, ka tu atver kādus durvis, ka tu aizver kādus durvis, un
Jā, vai mēs ceļamies, vai mēs guļamies, un ka tu esi par mums, un par mums, un ar mums. Un es lūdzu, ka mēs arvien vairāk varam savienoties ar tavu sirdi, Jēzu. Jā, kad arī tāds tautas, tāds labklājības rādītājs, un vispār tāds ir arī, ja paskatās nevis savu, cik daudz bagāti cilvēki ir, bet cik ir tādi nabadzīgi un cik ir tāda netaisnība. Un tad var arī redzēt to tādu dievbijības tādu līmeni tautā. Un tāpēc es varu lūgties, jā, ka pirmkārt jau no Dieva draudzes, jā, ka mēs varam parādīt šo sirdi ar dažādiem labiem darbiem un jā, darīt to, kā Jēzus darīja, un paēdināt, padzirdīt, pamanīt, dziedināt, atbrīvot. Jā, lai jebkāds šie svaru kausi ar pasaules, lūdzos, ka nāk vienkārši tāda garā apskaidrība un tiešām, ka tur nav nekā, ko svaros likt ar mūžību, ar Dievu, ar Jēzu, ar glābšanu. Tur nekā nav tāda, jā, nekā. Jā, piepild mūsu sirdis, piepild mūsu šo dienu ar mieru, ar prieku, ar mieru. Jā, arī ar lēnprātību un svētī mūs, jā. Āmen, lai tev brīnišķīgi šī diena. Debes Tētis tevi iepriecina. Un tev izdodas satvert visus tos veidus, kā Debes Tētis grib mūs iepriecināt. Un katrai dienai ir sagatavojis tādu mīlestības mēru. Un jā, tā kā varam lūgties, lai mēs to nepazaudējam, neizskaistam.